Čau visiem! Šodien 9. februārs 25. gada pēcpusdiena un esam ieradušies Zilā kalnā. Šajā video iztaigāsim Zilā kalnu veselības taku un uzkāpsim skattornī. Dodamies ceļā! Veselības taka sākas tieši pie turisma informācijas centra. Takas garums apmēram 3,5 km. Tuvojamies Zilā kalna skattornim. Un šādi izskatās laukums teritorija pie Zilā kalna skattorņa. Dodamies augšā. Vēl nesen šajā vietā atradās uguns novērošanas tornis. Savukārt šis tornis ir jaunais, uzcelts pirms pāris gadiem. Esmu sasniedzis skattorņa augšu. Parādīšu jums, kāda izskatās apkārtnes ainava no Zilā kalna skattorņa. Tas, ko mēs pretī redzam, ir Zilā kalna ciemats. Torņa augstums ir mazliet virs 38 metriem. Tieši pretīm atrodas Valmiera. Ja ieskatās, tālumā redzams mēnesis. Šodien īpaši burvīga diena. Vēlos atzīmēt, ka skattornis pieejams apmeklētājiem 24/7. Naktī tas ir izgaismots, redzat gaismas ķermeņus. Torņa vidusdaļā ir skata laukums. Ja ir bailes kāpt līdz pašai augšai, arī šeit var gūt nelielu priekšstatu. Jebkurā gadījumā pašā augšā ir jūtama viegla torņa šūpošanās. Tā kā ja ir bailes no augstuma, pašā augšā diez vai vērts kāpt. Bet ainava, kā redzējāt, ļoti skaista. Esmu lejā nokāpis no skattorņa un tagad turpinām savu pastaigu veselības dabas taku. Uziedējuši lazdas. Esam nonākuši pie 8. kontrolpunkta ar nosaukumu Ķīķis. Un šeit jāiet apakaļ iekšā mežā. Ja vēlamies, šeit varam ieslēgt savu iztēli. Tad ieraudzīsiet ļoti daudz dažādu dabas veidotu instalāciju.
mierīgi pavērojot un iztēlojoties, varam saskatīt pilnīgi jebko, jo iztēle ir neierobežota. Izgrauzījumi par šitādu nedarbu. Ļoti gribētos pārskaitīt zobus, vai tiešām ir 8. Egle, protams, nokautusi. Tad ļoti neuzkrītoši norādīta. Zilā kalna veselības taka ir apļveida. Tagad esmu nonācis tajā vietā, kur ienācām. Šajā vietā saplūst takas kopā. Un priekšā mums finiša taisne. 200 metri un būsim sasnieguši Zilā kalna turistu informācijas centru, pie kura atrodas arī autostāvlaukums. Ja jums patīk uzturēties dabā, pastaigāties mežā un atrodaties Valmieras Zilā kalna tūmā, šī noteikti ir tā vieta, uz kur varētu būt vērts atbraukt. Pastaigas galvenā pērle jums būs Zilā kalna skatu tornis, no kur pavaras burvīga ainava uz apkārtni. Ja uz Zilo kalnu esat atbraukuši turistu informācijas centra darba laikā, jums par nelielu atlīdzību ir iespēja nokļūt šajā ūdens tornī, kādreizējā, kā arī izbraukt pa purva sliedēm. Tāda maza atrakcija. Ja video bija noderīgs, spiediet patīk un sekojiet manam YouTube kanālam. Čau! Uz tikšanos kādā no nākamajiem video.